Tā, nu sveiki visi skatītāji. Pēcspēles neliela intervija ar Čekavas pirmās maiņas spēlētājiem. Reka mums otrās maiņas spēlētājs. Spēlēja Čekavu pret Slampi. Un uzdošu dažus jautājumus komandas kapteinim Esānam. Ja? Nu, kā tev šī spēle bija? Nu, es nezinu, bija cerēts, ka būs labāk. Gribējām iesākt dienu labāk, lai labāks garastāvoklis nākamajai spēlē, bet nebija nemaz tik slikti. Bija rezultīva spēle, vajadzēja varbūt epizodes savus realizēt, vajadzēja labāk nospēlēt aizsardzībā, bet tā pārsvarā bija ļoti labi, es lepojos savu komandu. Nu, bija vien brīdī vadībā 3-1, ja, un pēc tam kaut kā brīdī kaut kā salūzāt. Slampa izlīdzināja rezultātu 3-3, un tad bija vadībā 4-3. Nu, kā to tu varētu nokomentēt? Nu, gan jau, ka jā, kad bijām vadībā, mēs bišķiņ atslābām, nespēlējām vairs tik precīzi un jaudīgi. Tad jau sākām būt par sekundi lēnāk nekā viņi. Viņi sāka mest iekšā, mēs sākām sabrukt, bet beigās jau savācāmies atpakaļ un izlīdzinājām rezultātu. Jā, es redzēju to, ka viņi diezgan tā šāva no tālienes. Kaut kāds lielvārds stils viņiem vai ir? Nu, mums jau arī tā bija, kad izlaidām metienu, nebijām priekšā, ļāvām viņiem izmest tieši metienu uz vārtiem, nu tādas arī ir sekas. Nākamā spēle būs pret Masteriem. Jā, tu zini, ka viņi papildinājuši ir es nemaldos, Tiltiņš un Tīstiņš, jā, un viens no pirmās līgas spēlētājiem. Kā tev šķiet, kā būs šī spēle? Nepazīstas tādas. Nepazīstas? Nē, Okay. tāda nav. Bet, jā, mēs skatāmies to spēli, būsim maksimāli gatavi, mēģināsim būt sekundi ātrāk par viņiem, un tad jau redzēs, kā nospēlēt. Jā, es redzēju to, kad arī bumbiņu neklausīja vai kas, kaut kāda bija aizķeršanās. Izspēles jau bija diezgan foršas, bet viņi tā kā visu nolasīja jūs. Nu, jā, bija tā spēle sākumā, varbūt nebijām pieraduši pie tā laukuma, bet esam šeit spēlējuši jau. Bija kaut kāds varbūt problēmas, iesildīšanās arī nebija nekas dišs, bumbiņas nebija, nekā nebija, emocijas nebijām tā gatavi. Labi, paldies tev, un es novēlu jums veiksmi nākošā spēlē un iet tālāk. Jā, paldies. Tikamies vēlāk.